Mani sauc Ļevs Paluņins, esmu daktars, bērnu psihiatrs, narkologs bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā. Runājot par psihoaktīvu vielu lietošanu jauniešu vidū, var pateikt, ka tā ir īpaši bīstama tajā vecuma posmā, jo tā var ietekmēt galvas smadzeņu attīstību ļoti negatīvi. Un jaunietim varētu neattīstīties impulsu kontroles, emociju kontroles un pat intelekts līdz tādam līmenim, kuru viņš varētu sasniegt, ja viņš nelietotu tas vielas. Vielu lietošana pusaudža vecumā riski ir tieši saistīti ar to pusaudža vecuma periodu, jo tāda vecumā pusaudzim ir tendence riskēt un mēģināt jaunas pieredzes, kā arī viņam spējas kontrolēt savus impulsus vēl nav līdz galam attīstīta. Protams, arī sociālais spiediens liek mēģināt vielas un to pieejamība. Atsevišķos gadījumos pusaudži lieto vielas, lai mazinātu savas iekšējas pārdzīvojumus mentālas veselības gadījumos, tādas kā depresija un trauksme. Līdzatkarība ir uzvedības un emocionālas funkcionēšanas modelis, kad vecāks var netīšām pastiprināt vielu lietošanu. Visbiežāk vecāki dara to neapzināti, bet viņi mēģina mazināt riskus tieši uz sekām, kuriem jābūt vielu lietošanas gadījumā. Piemēram, attaisnot skolas kavējumus vai mēģināt atrisināt problēmas ar likumdošanu, kā arī ļaut finansiāli iespējas iegādāties psihoaktīvas vielas jaunietim. Dzīvot tīri un brīvi ir svarīgi, jo tava dzīve ir tūkstoši dažādas iespējas. Bet vielu lietošana visas tas iespējas atņems un paliks tikai 3 dzīves varianti. Vai psihiskas saslimšanas, problēmas ar policiju un cietums, vai arī dzīves beigas. Laiks pie darba.